ir viegli izdarīt pieņēmumus par cilvēkiem tikai paskatoties. Pirmais iespējas rodas pāris sekundžu laikā. Bet vai tas ir patiess? Varbūt nepamatoti dalām cilvēkus pēc dažādām stereotipiskām pazīmēm. Par to, kas ir vai nav stilīgi, dalām cilvēkus viņi un mēs, izvairāmies no atšķirīgā, baidāmies no dažādības, baidāmies būt mēs paši, noliedzot, ka dažādība ir vērtība. Bet kurš ir noteicis, kas ir pareizi un kas nē? Izskats, mantiskais stāvoklis, veselības diagnoze nepasaka to, kas mēs esam. Vai mēs aizdomājamies, ka savā būtībā mūs tik daudz kas vieno? Esam piedzīvojuši tās pašas grūtības kādā dzīves posmā, jutuši tās pašas emocijas. Lai to pierādītu, mēs veicām nelielu eksperimentu, kurā uzdevām jauniešiem ar un bez invaliditātes dažus jautājumus. Mēs lūdzām būt patiesiem savās atbildēs. Paldies, ka jūs šodien atnācāt. Šodien mēs veiksim tādu nelielu eksperimentu, kurā jums ir jābūt pilnīgi atklātiem. Kad es jums uzdošu jautājumus, jums ir jāatbild apstiprinoši. Ja šī atbilde ir apstiprinoša, tad jums ir jāiziet priekšā. Es jums lūgtu būt godīgiem šajās atbildēs. Nu tad sāksim. Kurš no jums kādreiz ir jūties vientuļš? Kurš no jums šobrīd ir iemīlējies? Kurš no jums šobrīd kļūst par to, ko viņš ir vēlējies kļūt bērnībā? Kurš no jums kādreiz ir jūties nesaprasts? Kurš no jums kādreiz ir ticis izsmiets? Kurš no jums ir izsmējis citus? Kurš no jums ir uzvarējis kādu smagu slimību? Kurš no jums kādreiz ir ticis apspiests vai ierobežots, diskriminēts? Kurš no jums domā, ka sabiedrībai ir jākļūst saliedētākai? Ļaujot iepazīt sevi un iepazīstot citus, varam uzzināt, ka mums līdzās ir tādi paši cilvēki kā mēs. Mēs, kas šobrīd jūtamies iemīlējušies, mēs, kas esam jutušies laimīgi, kas bijuši apkārtējo nesaprasti, mēs, kas esam tikuši izsmieti un paši izsmējuši citus, pārdzīvojuši lielu nelaimi, uzvarējuši smagu slimību, izjutuši kustību ierobežojumus, bijuši diskriminēti. Taču mēs visi vēlamies redzēt saliedētāku, draudzīgāku un saprotošāku sabiedrību,
kurā neliekam cilvēkus noteiktās kastītēs. Bet ar ko ir skaidrojama sabiedrības vēlme tā rīkoties? Tur ir vairāk apsvērumi. Sociālie psihologi saka tā, ka cilvēki mēģina novilkt kaut kādas grupu robežas. Viņiem ir svarīgi piederēt tai vai citai grupai. Parasti mēs cenšamies piederēt un iekļauties grupā, kura mums patīk, kuru mēs kaut kādā ziņā varbūt apbrīnojam, gribam līdzināties tās locekļiem. Tātad, lai paceltu paši savu pašvērtējumu, savu pašapziņu. Bet, ir tā, ka, lai grupa pastāvētu, parasti jau tās robežas tiek uzturētas. Un īpaši cilvēki, kuri paši šajā grupā nejūtās pārāk droši un ka viņi tur tiešām kvalificējās, tad viņi mēģina tās robežas jau īpaši uzturēt, ja, ka esam mēs un tie ir viņi. Un jūs nenāciet mums pārāk tuvu, jo mēs esam īpaši, mums ir kaut kādi vai īpaši resursi, vai īpašas vērtības, kaut kāds kodeks, vai mums ir kaut kādas īpašas spējas, un mēs mēģinam tātad sevi apliecināt, tā kā arī uz citu rēķina. Ka, lūk, mēs varam atļauties, viņi nevar atļauties. Tad tas ir arī no tādas iekšējas nedrošības, ka cilvēks grib saglabāt to savu sociālo identitāti. Lūk, es esmu tāds, es esmu kaut kādā ziņā pārāks. Lūk, jūs nemaz nemēģiniet, jūs netiksiet galā. Bet, manuprāt, tur vēl ļoti lielu lomu spēlē arī bailes, ka cilvēki mēdz baidīties no nepazīstamā, no kaut kādā ziņā atšķirīgā, citādā. Un cilvēki vēl aizvien pēc vecajiem stereotipiem vadās, ja? Ka, lūk, visai lielai grupai piedēvē kaut kādas iezīmes, it kā katrs tās loceklis būtu tāds kā kopija no pārējiem, ja? Tā ir tā stereotipizācija, ka cilvēki pēc vienkāršākiem stereotipiem viņiem ir vieglāk orientēties, ja viņiem kaut kāds vienkāršots priekšstats. Viņi var ātri pieņemt lēmumu, viņi var ātri sašķirot, izvēlēties, ja? Bet šis stereotips parasti ir ļoti aptuvens, un katrs konkrētais cilvēks tajā stereotipā neiekļaujās, ja? Un īpaši tad, kad situācija mainās apstākļi, kādos cilvēki dzīvo, mainās likumdošana, un tie stereotipi paliek. Es teiktu tā, ka progress ir vērojams nenoliedzami, bet ja mēs tā skatāmies ar neapbruņotu aci, nenoliedzami mēs redzam vēl joprojām nepilnības. Un tās nepilnības mēs varam saskatīt gan vides pieejamībā, gan nevienlīdzīgā attieksmē, diskriminējošā attieksmē darba tirgū, gan sociālā nevienlīdzībā, ar ko saskaras cilvēki ar invaliditāti. Bet šajā jautājumā ir jāpiekrīt savulaik ļoti trāpīgi pateiktiem vārdiem, kurus izteica Eleonora Rūzvelta, ka cilvēktiesības sākas mūsu katra individuālajā pasaulē, mūsu individuālajā dzīvē, kur norit mūsu ikdiena. Un līdz ar to arī cilvēktiesību pārkāpumi, to iedīgļi arī ir meklējami mūsu katra mazajā pasaulē. Un pirmkārt, tās jau ir domas, sirds un redzējums, kā mēs uzlūkojam šos cilvēkus. Un izjūtu līmenī tie parasti ir aizspriedumi, tā ir lepnība, nocietināta sirds ar tādu augstprātības devu, uzskatot šo cilvēku par zemāku, kaut kādā veidā nelīdzvērtīgu. Domāšanas līmenī tie ir stereotipi, kad mēs cilvēkus ar invaliditāti liekam kastītēs, kurām noteikti uzlīmējam etiķeti defekts kaut kādā veidā. Un rīcības līmenī tā jau ir diskriminācija, kad mēs pret šo cilvēku izturamies netaisnīgi, nevienlīdzīgi, atšķirīgi, tikai tāpēc, ka šim cilvēkam piemīt invaliditāte. Nedzīvojam stereotipu un aizspriedumu varā, bet esam atvērti dažādībai un novērtējam ikviena unikalitāti.